29. aprīlī Talsos notika novadu 10. grāmatu svētki. Gandrīz ik piektdienu šobrīd Latvijā notiek novadu 10. grāmatu svētki. 10. Tas vien jau nozīmē, ka tātad mēs pulcējamies grāmatu svētkiem jau 10. sezonu, 10. gadu. Tā ir kļuvusi par tādu jau ļoti stabilu tradīciju, jo 10 gadu nevar teikt, ka tas nejauši. Cilvēku vienmēr ir ļoti daudz. Un svētki notiek ne tikai vienā kultūras namā, protams, tie notiek arī visās skolās un pat visos bērnu dārzos. Grāmata tas ir ļoti svarīgs mūsu dzīves faktors. Neapšaubāmi tās ir pirmām kārtām jaunas zināšanas. Un ja ņemam vērā, ka šīs jaunās zināšanas sevišķi šajā laikā, kad viss tik strauji attīstās, notiek, kad mums ir tik daudz jāuzzina. Jā, tieši šobrīd tam ir īpaša nozīme. Un es domāju, ka tas tiešām ir nopietni, ka mēs reizi gadā, katrā reģionā, katrā pagastā atgādinam, lasiet grāmatas. Jo lasīšana tas vispār ir tautas intelektuālā spēka vairošana. Tas ir pats pirmais un pats galvenais. Šajos grāmatu svētkos Talsos bija gan tikšanās ar rakstniekiem Vladimiru Kajaku un Māru Svīri, ezotēriķu un numeroloģu Ingūnu Baltgalvu, kā arī politiskā diskusija finanšu krīze, parādi un parādnieki. Ar dažādu politiķu un arī finanšu ministra Andra Vilka piedalīšanos. Diskusijas šīs vienmēr ir interesantas. Viņa izvērdās pietiekami dinamiska, ieskatoties pagātnē un nākotnē un morālajās kategorijās un ekonomiskajās, un cilvēki arī atsaucās daudz savu pieredzi, pieredzēto, arī no brīvvalsts laikiem salīdzinājumi. Un kritikas netrūka gan tagadējai politikai, gan iepriekšējai, bet galvenais gribu uzsvērt, ka tomēr bija salīdzinoši cilvēki, tomēr liekas kļūst aizvien saprotošāki. Tomēr tā krīze galā izskaidro daudzas lietas. Manuprāt, nebija tāda agresīva visa noliekšana. Cilvēki iekšēji apzinās, kad acīm redzot, mums tā mūsu iepriekš attīstība ir novedusi gan pie tādas morālās, gan pie politiskās krīzes, ekonomiskās, un kad tomēr tagad jāmēģina kaut kā kopējiem spēkiem nākt ārā no tā visa. Un, manuprāt, arī te nebija tāda noliedzoša attieksme tam, ka kaut kas tomēr valstī sāk uzlaboties. Rīgā tas ir vairāk sajūtams lielākajās pilsētās. Es gaidīju, ka šeit būs tāda lielāka negatīvāka reakcija, ka nekas absolūti neuzlabojas. Tomēr cilvēki kaut kā sajūta, uzticās, ka tomēr valsts iet ārā no krīzes un ir kaut kāda uzlabojuma. Kas attiec šodienas diskusiju, es uzskatu, ka nav policijām jāplēšas savā starpā ik katru dienu. Un šoreiz vienkārši katra partija izvirzīja varbūt konstruktīvākus cilvēkus, kuri var civilizēti diskutēt, nevis vienkārši lamāties un nodarboties ar populismu. Šī diskusija nenotika ar lieliem politiskiem asumiem un aizvainojumiem, un tā vienkārši bija draudzīga saruna par to, kā mums visiem dzīvot labāk. Un nevis kādam kaut kur tālumā, bet mums visiem kopā šeit uz vietas, arī tiem, kas ir aizbraukuši, lai viņiem gribētos atgriezties. Tā kā es domāju, ka diskusija bija ļoti laba. Esmu Īves bibliotekas vadītāja, arī mūsu pagasta lasītāji ir. Mēs tiešām esam piedalījušies arī visos 10 grāmatu svētkos, un šie svētki ir nozīmīgi gan ar atbalstu bibliotekai, gan arī cilvēkiem ir svarīga šī iespēja politiķiem uzdot jautājumus tieši saistē un saņemt atbildi, gan tikties ar rakstniekiem.